mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza futuro, descansa es hora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza futuro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza futuro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza. Esam Portu. Tieši tur, kur Guatemala. Jā, tagad mēs pēc minūtēm 9 būsim jau savā naktsmītnē. Dzīvoklī. Nu ko, esmu apartamentos, bišķīt parādīšu, kas mums vispār ir, pēc tam ēku no ārpus uzfilmēšu. Reku, šeit ir tātad ienākot pa durīm, iekšā ir tāda virtuvīte. Šeit ir veļas mašīna, te ir trauku mašīna, ir plīts, ir cepeškrāsnes, šeit ir trauki, viss kāds vien vajag, jā. Visādi tosteri un kafijas taisāmie un tēkanas, šeit ir leduskapis, šeit attiecīgi ir saldētava. Tātad, nu, viss kā diezgan ir ok zolīdi. Tālāk. Šeit, tā bija mums jau. Šeit tā tad ir vanstaba ar dušu, toaleti, nu viss kā pienākams, te illietnīgi, viss super, jā. Tālāk tāds postāviņš uz leju. Te mums būs ar attiecīgi, ka sieva būs guļamistaba. Šeit pa logu ir skats uz sportā. Nu tā kaut kā, un tad uzkāpjot pa trepītēm augšā šeit, un šeit pa vēl vieniem trepītēm uzkāpjot augšā ir tāda dzīvojamā istaba. Šāda, un te reku meitenes gulēs, un šeit ir tāds balkoniņš. Nu, tāds apmēram izskatās. Cena par šo dzīvoklīti pa 3 dienām iznāk, jo dienā mēs varējām ierasties, kad mēs gribam. Principā kaut no rīta sanāk pa 3 dienām 2 naktīm, pilnām 3 dienām un 2 naktīm. Cena sanāk 285 eiro pa 4 cilvēkiem. Nu, manuprāt, tīri ok. Ejam ar ģimeni lūkoties okeānu. Ģimene. Reklējam zem tiltiņa. Tagad šeit tā Portugālīte izstās, un tur priekšā ir okeāns. Tur jau viņš ir. Aiziesim prātīgi pastaigāties. Atradīsim kādu veikaliņu vietēju, kaut ko tur nopirksim garšīgi un tā. Un aiziesim kādā kafēnīcā, pasēdēsim, kaut ko apēdīsim. Nu, kaut kā tāds plāns. Diezgan spēcīgs vējš, bet vispār ir silts. 23 vai 24 grādi, 22 vai 23 vai 24, kaut kur tā. Nu, ejam, ejam. Uzrauj puteni, aptenēs pēc mazāk. Veļiņš jūs uz balkonu. Kā viņi tur dzīvo? Šeit ir aptiecina. Šeit ir kafēnīca ielika. Un arī dzīvoklīši. Mierīgi durvis vaļā, veči sēž lozi teļu. Kāds tur pie gultā. Vispār pilnīgi viss stress. Kā viņš šeit dzīvo un dzīvo. Bet, nu, savs šarms te ir viss. Une planche de salut, loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Oubliez ton lointain visage. Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3. Un bonheur simple, mais à mon goût. C'est peu, c'est vrai, mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume, et moins de foule dans mon bitume. Ces petites filles. Nu ko? Atkal Atlantijas okeāns, šoreiz Portugālē. Forši tāda liela akmeņa. Jā, noskaidrāt bišķi uzfilmēt.
Le j'oubliais ton nom, visage me baise, une planche de sable, autour de son bras, les yeux rivés sur le rivage, j'oubliais ton nom, Oi, 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 oi. Gribēšu lasu. Es gribēšu lasu. Manci. Lasa. Ja tāds ir. Es ēdīšu kaut kādas garnēlītes. Jā, garnēlītes kaut kāds. Nacionālais mēnesis viņiem, ja? Jā. Nacionālais mēnesis. Jā, mēs atnācām uz vienu restorāniņu te netālu no okeāna paēst. Vajag daudz restorānu bija pilnu, viņi skaitījās tā kā tipa labākie, bet šitas arī nav slikti novērtēts, tāpēc arī atnācām. Lēnām satums un saulrietu sagaidīsim ar dāmām restorānā. Ne, dāmas. Pareizi jau. Nē. Un tad paņemsim skūterus un aizdrāzīsim uz mājām. Nē, šeit mēs ar kājām aizies, ka nav tā. Ar kājām aizies? Jā, jums Nu labi, daudz ēdienu. aiziesim ar kājām. Izskatās tas apmēram šādi. Reku meitenēm lažgabalu tādu, kartupelīšu vārīt mundierī. Tālāk ir sības, tad mums manas sardīnītes. Bija kartupelīši un reku Alisē arī lažgabals. Nu, visā vismā baigi smuki. Nu, sākšu ēst, tad jau sapratīšu tik garšīgi. Ātri paēdām. Alis garšīgi bija. Ļoti garšīgi kartupelīši frī bija un zivtiņi bija, visas zivtiņas bija garšīgas. Tiešām perfekti. Perfekti paēdām. Izmaksāja tas 60 eiro. 15 eiro cilvēku. Nu, tā, jā, tur vēl dzērieniņi un tā, tur kaut kāds aliņš un bet garšīgi. Tiešām garšīgi, tas bija to vērts, jā. Nu, tagad dodamies uz savu dzīvoklīti. Šitā tas mums pa ceļam izskatās, ar ko ir jaunais tilts. Rīt iesim veco tiltu apskatīt arī. Nu, super, nu, šāda gaisotne. Šādi mēs te Porto dzīvojam. Tagad mudīgi kustamies uz mājām. Bērns ir nedaudz nosalis, bet laukā ir kaut kāda 18 grādi. Man ir silts, man parasti ir silts. Nu tā, nu tad jau rītā atkal kaut ko safilmēšu. Kaut kādas interesantas vietas apskatas, mēs tur gribam arī aiziet uz kaut kādām foršām vietiņām. Nu, bet te jau redzēsiet, tā kā piesakojiet, neaizmirsiet uzlikt kādu treknāku laiku, tā, lai jums būtu jautrāk skatīties, nu, un tad jau tiksimies. Nu, un te var redzēt, kā vakarā onkulīši copē, salikt kātiņi, copē kaut kādas zivtiņas. Nu, nav nejausmas, ko viņi tur noķer, bet viņi liek visu šitādu zāķi. Tu kaut kā mazas garnēlītes? Tās mazas garnēlītes, jā. Un te var redzēt, žēl, ka nevar tumsā redzēt. Nenormāli ir atkāpies ūdens. Jā, bet reku tur ir tās iekšā, tad mūrts. Viņam tur zivis ir iekšā jau. Viņš tur ielicis zivis jau. Tur vien atkāpties. Jā. Ārprāts. Būs savs upe. Kā mēs kuģi brauksim? Bet jā, upes līmenis pamatīgi nokritās. Pamatīgi, bet nu, tas ir viss saistīts tikai ar okeāna ietekmi. Bet nu rīt redzēsim, ūdens noteikti būs apakaļ. Žēl, ka tumsā neredzat, cik viņš ļoti ir atkāpies. Ko, ejam pēc skūteriem jau kādu laiku. Reku ir. Reku. Nē, pa turiet uz apels. Un te. Kāpām stāvā kalnā, bet atrapām skūteres. Paņemsim un brauksim. Tā. Mūsu transporta vienības.
Šeit var nopirkt tās garšīgās kūciņas, ko cep Portugāli. Tas viņa tagad tradicionālais ēdiens. Viņas tiešām ir labas. Šeit ir tāds tirdziņš, kur tirgo suvenīrus. Un mums tagad mērķis uzkāpt tādos reku pacēlājos, tā kā Siguldas vagoniņos un izbraukāt no augšas paskatītos Portugāli. Garšīgs saldējums. Jā, šeit ir garšīgs saldējums. Te tādas jostas visādas tirgo un maciņas un visādādas izstrādājas. Nu, ir ok. Šādi izstāsta tie vagoniņi. Bet mēs nevaram iet iekšā, jo mums ir saldējums šeit skaidri uzrakstīts. Kā nevar. Un es jau teicu, kā nevar. Šeit ir forši apgleznotas sienas, un šeit ir noteikti skaits mākslinieki, kuri drīkst to darīt. Un droši vien, kad es pēc tam pastaigāšu un mēs paskatīsimies tos sienu gleznojumus, tur viens otrs ir vienkārši fantastisks. Tā, nu, un tagad mēs ielaužamies dzīvē, kur vazājās arī turisti. Tā nav man mīļākā sadaļa, bet, nu, tieksīšu pēc mēs varam izstaigāt. Hello, are you have free maps? Oh, no. Okay, thank you very much. Šī zīme apzīmē Santiago ceļu. Santiago gājējs tādi staigā pa kalniem. Un šīs zīmes ir visur ir sastopams, un tas ir tas iezīmētais ceļš. Santiago gājiens tā skaitās, ka tu ej ar savām domām un atbrīvos sevi no visu, kas tev tur sakrājies, vienkārši ejot un pārdomājot visu, kas ir noticis, un kaut kā tā apmēram. Šeit var tikt arī augšā un no augšas paskatīties un pabildēt kaut ko. Bet mūsu mērķis ir bišķi cits, pastaigāsimies pagaidām tāpatās. Apskatīt pilsētē 101 variants, var arī no ūdens. Tāpat tās ir šādi turismu autobusi. Nu, viss ir kaut kāda naudiņa maksā attiecīgi, ja. Ir arī funikulieri, cik es dzirdēju, viņa bezmaksas, bet vēl neesam bijuši uz viņu, noteikti aiziesim. Paskatīsimies, cik viņš ir bezmaksas. Tā kaut kā. Jā, nu kaut kā tā. Ejam tālāk, ejam uz
McDonald's pasaulē. Eu vagueio o coração, deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então, opa, Tā lēnām esam nonākuši līdz skaistākajam McDonald'am pasaulē. Pagaidām vēl nezinu, kas tur ir skaists, bet iesim iekšā paskatīties. dia de luz, festa de sol, e barquinho a deslizar no macio azul do mar. Eu vagueio o coração, deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então, Iegādājāmies biļetes uz šito te Superboc Area un tur ir tāda iespēja, ka var uzkāpt uz jumta augšā. No jumta redzēt baigi krūtos skatus. 43 eiro tas maksā 4 personām. Nu, dārgi vai lēti, Kremniņš zina, to redzēsim, ka uzkāpsim augšā. Te ir, ka var smuki nobildēties pie Porto. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, it can't stop, I wonder. Oh, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. I know when it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water, shining down like water. I wanna know. Šis viņiem ir tas tirgus, kur visu kaut ko var nopirkt, un tas ir tā kā viņu slavenais tirgus Porto tieši. Daudz visādas lietas, vīnogas, ko tik te nevar dabūt, un banānus. Noteikti jānopērk un jāpagaršo. Vajadzētu būt ļoti garšīgi. I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yeah! I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Šeit atrodas savukārt Portugālē metro stacija, kur skaitās viņiem skaistākā metro stacija, kur ir 50 iekšā tajā ēkā, un tad jau jūs visu redzēsiet. Ērikai bija avārija, pareizāk Alis uzlēja sulu. Nācās nopiet viņa jaunu krekliņu. Kāds pašs krekliņš ir? Nu, tagad ejam aplūkot šo skaisto metro staciju. Mēs tikai garām jau gājām vienreiz. Mēs jau nezinām, ka tie ir jāiet. Nu, sieva man atrunāja, esot labs skats, iekšā neiesim metro stacijā. Tā, tad. Līzējam, vai kā viņš saucās ir. Ļoti skaisti. Tiešām ok. Te var apskatīt vēl dažus zīmējumus, ko es jums minēju, ja, kad ir atļaut kaut kādiem māksliniekiem zīmēt. Uz sienā vai gleznāt, vai es nezinu, cik man gribas. Te ir šie zīmējumi arī apskatām. Nu, vajag daudz, es nepamanīju, bet es zinu, ka viņi ir daudz un ļoti skaisti. Bet to visu arī var ieguglēt un pamaklēt šos mākslinieku darbus, ja, tā kā ir ok.